Es pateikšu vienu ultimatīvu frāzi, no kā viens otrs ticīgs cilvēks saraujās, bet tā ir patiesība. Kristu Jēzu Golgātas kalnā gandrīz 2000 gadu atpakaļ Dievs salīdzinājumu piedeva visus tavus grēkus, visus tavus līdz šim izdarītos grēkus. Visus tavus grēkus, kur tu izdarīsi šodien, un visus tavus grēkus, kurus tu izdarīsi vēl nākotnē. Dievs samaksāja briesmīgu cenu. Un es nemēģinu pateikt, ka grēks ir kaut kas maznozīmīgs. Ka grēks ir tāda nevainīga, tāda cilvēciska lieta, tā mūs pavada, mēs visi esam grēcīgi. Un tas ir tikai saprotami, ka mēs grēkojam. Nē, es gribu pateikt tieši otrādi. Tas, ka Jēzum bija jāmirst par mūsu grēkiem, pierāda tikai to, ka grēks ir kaut kas šausmīgi briesmīgs. Grēks ir kaut kā tāda sērga, no kā mūs nevar izglābt nekas. Bija pašam Dievam jāmirst un jāizlej savus asins, lai salīdzinātu tavu un manu noziegumu. Bet viņš to izdarīja. Viņš to izdarīja vienreiz par visām reizēm, vairāk par taviem un maniem grēkiem nevienam nav jāmirst. Un Bībele saka, ka Dievs nesodīs tevi par taviem un maniem grēkiem, mūs nesodīs, tāpēc, ka viņš ir sodījis nežēlīgi, bezgalīgi visu sodu, ko vien mēs bijām nopelnījuši. Viņš to visu uzkrāva savam dēlam Jēzum Kristum. Lai tu un mēs varētu bez bailēm tuvoties Dieva tronim un zināt, ka Dieva vaigs mīlestībā pret mums ir pagriezts, ka viņa mīlestība nepāriet, ka tā nemainās, ka viņa atvērtās durvis uz debesīm ir atvērts katram, ikvienam, neatkarīgi no tavas dzīves pieredzes, neatkarīgi no taviem svētuma rezultātiem. Dieva durvis ir atvērts tev. Bet dažreiz cilvēki saka, bet pagaid, visu Dievs ir izdarījis. Jā, Dievs ir izdarījis visu. Tad jau mēs visi būsim debesīs. Nē. Debesīs mēs visi nebūsim. Jo par šīm plaši atvērtajām durvīm var iet tikai tie cilvēki, kas pozitīvi atbild uz šo Dieva žēlastības beznosacījumu, izšķērdīgo, bezgaldāsno žēlastību. Un te ieslēdzās tas posms, ko tad dari tu? Kas ir tas, ko tu no savas puses, ar ko tu atbildi Dievam? Ja mēs ar tevi vienkārši sēžam mīkstā krēslā, veidinam, saka, es jau esmu tikai cilvēks, viņš viss ir izdarījis. Viņš viss ir izdarījis, lai tu un mēs paspērt viņam soli pretī un ieiet pa šīm plaši atvērtajām durvīm. Es pateikšu vienu ļoti spēcīgu frāzi, to viņu pierakstīt. No tavas rīcības ir atkarīgs, gribu teikt, viss. No tā, ko tu darīsi, uzzinot par Dieva žēlastību, ko tu darīsi, no tā ir atkarīgs viss.